Nu tā, ir jauns video vēl viens. Rekur šīm. Jāstam viņi ir iekšā, jāliek motors. Var redzēt kāds džipiņš, tā nekā motors nav iekšā. Rekur boksam vāru vaļā, dzenam iekšā un metam iekšā mūsu Nu, reku stāv mūsu skaistums, un reku stāv pat mašīna. Jānorēja bufers, jāuzmet ķēdi, pacēlai kāju, jāceļ iekšā ir pats engine. Tidin, problem engine kaput. Nu tā, motors ir iekšā šādi. Lielam forši te vietiņi visam būs. Tālāk ir jāuzmet virsū kārbas tiltiņš, viņu kardāni, cilindrīt, viss tas jāskrūvē sajūgs. Un jā, pa lielam tad vajadzēs lasīt visu pārējo. Tātad tā, kas man būs saistībā ar transmisiju. Polija kārba tiltiņi sanāk bukses, 2 disku sajūgs, FTVL Stage 1 sanāk, laikam tas bija. ZF kardāns, tālāk pati mufta būs šitāda polija, nu un, protams, ZF kārba, kā jau bez tāds. Lai to jaudu turēt pa lielam, jā, viss šits vajadzīgs, sajūgs, kārba un viss pārējais. Tā kā jā, instalēšu virsū un tad jau skatīsies, kas tur sanāks. Un pēc tam ķersies pie pārējā. Nu tā, šādi izstāstas sajūga komplekts. Rekur viens disks, rekur otrs, un starpā ir šī tāda plāksne, un rekur pats pārrats. Viss jau te ir nobalansēts, rekur atzīmēts, arī šeit ir atzīmēts. Viss ir sabalansēts, un jā, it kā turot 800 000 griez aptuveni tā. Lielam, nu, manai jaudai vajadzētu pietikt. Nu, cerēsim, ka tā arī būs. Kā jā, instalēšu viņu virsū, un tad jau varēs uzmest kārbiņu arī. Sajūgas pieskrūvēju, kad es viņu tā pievilku, lai tagad varētu uzlikt kārbu, nedaudz nocentrēt šos diskus, tad atkal noņem un pievilkt visu kārtīgs. Tā, es nezinu, nu, man nav nogriezts kārbas gals, tāpēc es nevarēšu nocentrēt, jo tomēr ir 2 diski. Vēl viena lietiņa, kas ir jāizdara, rekur instrukcijā ir 4 mm jānogriež no rekur šīs as sanāk jānogriež nost un tad jāliek ir kopā. Kā jānogriezīšu, piemērīs virsū, nu nocentrēs, noņems atkal nost un pievilks visu kārtīgi. Varam likt visu. Sport! Pirksts glābīs starpā. Nedrīkst bāzt pirksts. Nu tā, kārbiņa virsū, izspiedēja cilindrīts arī, starterīts. Kulisītes es uzlīdzu pagaidām man būs šī tāda. Tas ir pagaidu variantā, es gaidu, kad atnāks pašcentrējošā kulise. Pa lielam, jā. Jāuzmet virsū kārbas tiltiņš, jāpieskrūvē mufte. Mufte man arī būs polija, nezinu, labāk, sliktāk. Un, protams, polija kārbas tiltiņa būks. Kā jā, tas viss jauns jāuzinstalē virsū, jāpievieno kulise. Un paliek tad jau kardāns. Nu tā, tātad kardāns jau ir vietā, kārba arī, reku bišķi ten smiki saskrūvēt. Man nav kārbas tiltiņa, to es aizbraukšu pie Kosķika nopirkt uz Jugulu. Tālāk, jā, man nav 6-cilindrīgā aizmugurējā daļa, tāpēc ir šādi. Tas ir tāds pagaidu variants, cerams, es kaut kad nopirkšu. Un jā, tagad es sāku jau likt kopā stūras pastiprinātāju trubas, bet nu, tur pa lielam nekas sarežģīts vispār nav. Tā kā jā, tagad ir man kafijas pauzīt un turpināšu darboties. Nu tā, rekur ir mans Westgates. Šitāds 44 mm Westgate un truba. Pa lielam Westgates ir šeit stiprinās, jāskatās, kā viņš šeit derēs. Jāuztaisa viņa būs uz leju smuki ārā. Tas jāpieskrūvē sanāk. Un tad es gribēšu salikt dzeses sistēmu, reku silikona trubas pilnībā visas ir. Un lielais žurkas radiators man vēl būs
Kaut kad nākotnē jādomā pasūtīt ir alumīnija, bet pagaidām būs parastais lielais žurbs radiators. Un jā, ķeršos pie Westgate. Kārba viss tas jau ir salikts. Tagad jāliek ir Westgate. Cerams, ka viss tur izdosies. Tā vēl viena lieta, ko vajag obligāti pārbaudīt, visam ķīnas detaļām pa lielam izjaukt, apstīties visu, vai visi kārtīgi saskrūvēts, vai reku nav tā kā šeit. Lai tādas problēmas izkasīt ārā kodas tur sūdiņus un viss smuki saskrūvēts atpakaļ. Lai nav tā, ka tev tas gates ieķerās, tev turbīna pārpūš, vai arī tieši otrādāk viņš visu laiku stāv vaļā. Pa lielam jā, izjaukt, pārbaudīt visu un salikt visu atpakaļ un tad tikai skrūvēt virsū. Nu tā Westgate es pieskrūvēs, es tagad skatos, kā iestājas sistēma, nesaprotu, ka man te bija šķītiņa maisa. Sliktāk gadījumā es izdomāju, ka šo trubu vienkārši no ņeržavējas uzmetinās un te būs, šeit būs silikona savienojums un tur. Pagaidām es izdomāju šādi plītās. Čik. Un Westgate sanāk vēl trubas pagrinājums un uz leju. Lielam apkārt rekur silikona trubai, vēl viņa termolentā ietīs. Bet, nu jā, ja nu kas šito te uzmetinās arī no ņeržavējas un te būs silikona savienojums sanāk pa lielam. Jā, tā kā jā, metināšu šito visu kopā, skatīšos, kā viss tur sapasēs. Bet, nu, jā, šitai tā diezgan tizli. Un tā sanāk antifrīz truba stāv šādi. Varbūt tās gates jāliež pa kapotu, bet, nu, šaubos, ka es tā gribu darīt. Vairāk gribās, lai viņš uz leju ir. Tāpēc jā, metrināšu šito kopā un tad jau skatīšos, cik tur karsts vispār būs pēc tam nākotnē. Vai vajadzēs uzmetināt to trubu vai nevajadzēs. Bet, nu jā, pagaidām šādi kaut kā. Nu tā, pagaidām mums sanāk šitāds L burtiņš. Jāapmetina viss smuki. Un jāapslīpē un pa lielam. Rekur šitā te. Šik. Šeit viņš stāvēs apkārtēji trubai. Cerams, ka sajies. Nu tā, sametināts ir, šuvīts varbūt nav tās smukākās. Lielam, ko tagad ietīšu viņa termolentē un skrūvēšu klāt, un tad jau likšu pašu dzeses radiatoru. Un jā, cerams, ka viss sajies. Es ļoti ceru, ļoti. Nu tā, Westgate truba arī ir virsū, viss tā šādi. Traudziņa rekur tur arī ir. Var redzēt, tik liela. Un pa lielam ir jāskatīšos vispār kopumā, cik tur karsts būs. Bet, nu jā, izstās šādi. Smuki, manuprāt. Tā. Un uz tehnisko apskatu vienkārši es šeit uzlikšu tādu sūdiņu, kas ir ar galu ciet, un tehnisko vajadzētu iziet, jo izplūst gāzes tā ārā neiet šeit. Nu tā, radiators ir iekšā. Piemēra turbīna, bet karstā daļa vēl man būs cita. Saprotu to, ka es nezinu, kā man šeit paipsies, jo diezgan sanāk tā turbīna zem, un ja šito sagriež, tur krušajā baigais leņķis. Un jā, tagad mēģināšu piemērīt interkūleri, kur sāku taisīt jau stiprinājumu, pa lielam jāuzmetina, jāpieskrūvē, lai saprastu, kā varēs te tie paipi iet. Un jā, pagaidām diezgan sarežģīti visu liekā, jo pašam uzmetināt kolektoru, jo tu varētu to turbīnu foršāk kaut kā nolikt. Šobrīd ir tā, ka tas Westgate varbūt nav tik ideāli, kā gribētos, un arī pati turbīna nestāv tik ideāli, kā gribētos. Bet, nu, kā ir, tā ir pa lielam, tā arī jāliek, viss tagad ir kopā, un jāizdomā, kā to visu salikt, lai ir smuki un ilgi mūžīgi. Nu tā, kullerīte, kur es esmu uzlicis. Tur šeit nāk viņš gaisma. Reik stiprināsies tur un šeit. Abās divās pusēs tā. Kur šādi nolikšu redzēt lielam. Tad jāņem nost tas dzelzs, jānotīra viss no rūsas, jānokrāso, lai viņš būtu smuks. Bet pa lielam jā, kulers stāvēs šādi kaut kā. Bet nu jā, kulers būs šādi, ņemu nost kronšteini, nokrāsoju, lai var visu šo skrūvēt klāt. Tā, uztaisīja arī kronšteiniņš rekura eļas radiatoram. Kurš ļauksies šitā un uz eļas korpusiņu šādi pa lielam jāskrūvē nost šitas.
Nu tā, kūlerīts rekur ir virsū. Šitā piestiprināts abās divās pusītēs. Eļas radiators rekur, uztaisītie kronšteini. Jau trubiņas savienotas pa lielam. Obligāti vienmēr izmazgāja tās trubiņas. Radiatoru izskalot, lai maksimāli mazāk iespējamība, ka tur kaut kāds sūdu būtu. Tālāk ir rekur vēl iestiprināts stūras pastiprinātāja radiators. Rekur viņu var redzēt. Kur aiziet trubas. Tās arī jāsavieno. Tas vispār ir automāta kārbas raģiks no žurkas. Nu, pa lielam var arī no 39. uzlikt, tas ir slits. Nu, šitie smuki te der pa kronšteiniem, tāpēc es lieku šito, tad savienošu tās trubas. Bet nu, pagaidām viss izstāv šādi, manuprāt, diezgan smuki. Šeit tās trubiņas visas iet. Tad vēl jāskatās ar kuloru trubiņām, bet pagaidām es ļoti apmierināts. Uzlikšu tādas smukās skrūvītes. Aļiks. Kā jā, aļikā var arī smukas skrūvītes nopirkt. Nu tā, dzes sistēma arī reku visi salikts. Šeit viss smuki salikts. Šeit vienīgā šī truba nav pievilkt, jo es gribu viņai vēl uztīt virsū speciāli termo aizsargu, lai nesadeg no bezgeita. O tā, kaut kā šādi viss izstās. Diezgan skaisti, manuprāt. Vēl tikai šīs jāsavieno savā starpā. Un tad pa lielam dzes sistēma būs pabeigta. Tā kā jā, ķeršos tālāk pie nākamajiem darbiem. Nu tā, pravotka arī ir virsū. Viss smuki salikts. Tur aizvilkts, pa lielam būs jāmet virsū ieplūdes kolektors. Un jā, kloķens sensors vēl ir jāizvelk, jāpieskrūvē. Vienīgi man viņa tagad uz sitiena nav. Šī jānoskrūvē, bet pa lielam jau ieplūdnieks ir jāliek virsū. Diezgan daudz jau ir sadarīts. Tā man beidzot atnāca karstā daļa priekšturbīnas. Rekur šāda. Bija bišķītiņa lielāka. Nāca vēl pāris stundu priekš eļas atplūdes trubas, termo aizsargs priekš pārstāvāk, šī tāda fittingi atnāca, lai varētu pieskrūvēt karakteru ventilāciju klāt. Kā jāskrūvēšu kopā turbīnu, un tad jau arī varēs beidzot sākt downpipe metināt. Tātad, ja kāds izdomās kādreiz metināt šī tādas fittingas klāt vārstāvākam, kurš nemetiniet, nopērkt. Tā kā es iepriekš video rādīju, un ieskrūvēt vienkārši, jo viņi viegli lūst nost. Nu kā viegli, šitais kaut kā labi piemetināt, bet es saprotu, 10 reizes atskrūvēs, pieskrūvēs, viņš tev noplīsīs pa lielam, es to flekstēšu nost, noslīpēšu, un jā, skrūvēšu tos te, ko es iepriekš video rādīju. Nopirku krāsas noņēmēju. Jā, krāsas noņēmēju, pamucis jau paipiem visādas. Turbīni jau pa lielam ir savā vietā. Es te paipu smērīju, pa lielam šeit visu samērīju. Šitajā pusē jau ir gatavi. Šito pusi vēl nevar taisīt, jo nav paips, kur iesiekšā sensors. Tā kā jā, to es arī pēc tam varēšu darīt. Tālāk eļas atplūdes truba man ir uztaisīta. Vai kur šitādi. Bet. Man vajag 90 grādīgu AN fitting šitāda. Trekdējā nebija uz vietas, teicu, ka pēc pārdienām būs, tad vajadzēs nopirkt un būs arī atplūde gatava. Un jā, lielam turbīnu nevar skrūvēt klāt, tāpēc, ka vajag vārstāvāku, noņemt krāsu, nokrāsot, ieskrūvēt fittingus. Vienu sanāk varēs ieskrūvēt visticamāk, un otras ielīmēšu ar šķidro metālu. Un šito galu es arī aizlīmēšu ar šķidro metālu. Un tad visu nokrāsošu un viss būs smuki pa lielam. Kā jā, ķeršos pie darbiem. Un jā, kaut kā tā viss virzās uz priekšu, diezgan raiti forši. Tā kā jā, patmalnieks bija
atbraucis, pārbaudīja man, vai es esmu pareizi izlicis metkas sadalonēm. Kā viņš teica, plus mīnus tur viss pareizi. Tur 1 grāds, nekas traks. Bet jā, vajag visu salikt, lai Janka var atbraukt un visu pravodku pārtaisīt, tā kā vajag priekš tā mafa un tādā garā. Un tad jau, ko drīz jau būs pirmais starts, es tā ceru, man vienkārši jau nevar sagaidīt, saprotat, vienkārši. Tas ir, man liekas, tas pats, kas piedzemdēt kaut kādu bērnu, saprotat. Arī, kad jūs samērat paipas, un jūs ar fleksīti viņas nogriežat, obligāti šeit vajag visu noslīpēt, visu kantīts, un pēc tam vajag uztaisīt šitādu cigņu, lai nenoslīd paipas nost. To es uztaisīšu, pēc tam man Janka iedos tādas šķērs, kas ir domāts vadiem, karoči milzīgs vienkārši viņas ir, un tad viņām var uztaisīt tādu kantīti, karoči, jā. Pēc tam parādīšu, kad viņš viņas atvedīs. Tā jā, viss smuks savīlēt, izmazgāt no skēdiņām, un jā. Pēc tam jāuztais tā kantīti, un tad viss būs bumbās. Tā štuceres es ielīmēju šķidro metālu, šādi. Nožūs, varēs nokrāsot pašu vārstavāku un skrūvēt viņu virsū. Tad pievilkt turbīnu, jo savādāk nevar uzlikt vārstavāku, kamēr ir turbīna virsū. Kurš jā, atdurās. Špiļiks sanāk mais, lai noņemtu nost, un tad jāskrauj nost turbīnu. Un palielam jā. Ielikšu vārstavāku, pievilkšu turbīnu, un tad beidzot varēs sākt to downpipe metināt. Tas es uzskatu, ka no šī procesa viss, kas šeit ir palicis, ir tagad pats grūtākais. Palielam izmērīt, tur piegriezt šo rumbu, karoči tur svarka un gatavs. And unity. And unity. Tā vārstavāks man arī ir virsū. Krāsējums, protams, tā sev, jo tas pats materiāls īstenībā kaut kāds, lējums sūdīgs sanāk tā krāsa, kas ir oriģināli virsū, kaut kā vairāk laikam izlīdzina. Un labi jāizstāpētās te pūta ar baloniņu, sanāk karstamisturīgo matēto krāsu, kas palielam ir pilnīgs sūds. Un tā, jā, šeit būs šitā ar karta ar ventilāciju. Šitā vieta ir aizglušīta. Palielam, jā, ja tādu turbo vairāk būvē, karta ar ventilācija laba nenāk par sliktu, lai nav tā, ka tev šupčiks uzlido gaisā. Un jā, tagad var pieskrūvēt beidzot turbīnu, eļas trubas aizvilkt turbīnai, vienīgi savu ieplūdnieku, kas uzmets virsū. To pašu brīvgaitas regulātoru arī vajag ielīmēt iekšā, sanāk tur apakšā kolektorā, lai viņi neizšoja tev ārā. Un jā, kroči trubiņas obligāti visas trubiņas, ko tu liec uz kamutiem, lai tev viņas arī nenošauj nost. Kurš jā, skrūvē tālāk visu kopā, un te jau skatīsies, kas tur iznāks beigās, bet jā, krāsojums ir savu tā. Varbūt tās, ja šitā skatās, izskatās labi, bet ja tu pieliecies un skaties šitā, izskatās pēc vēmienu vienkārši. Tā kur ir turbīna eļļošanās truba, un es viņu vienošu sanāk pie vanusa trubiņas, sanāk ar šitā dubulto banžo skrūvi. Sanāk, jā, sākam eļļošanās šitā truba, šaibiņa, kroči, viss sasprot kopā un skrūvē klāt. Un tad tur nevajag nekādas trojņikus likt un vēl visu kaut ko tādu. Manuprāt, šitais ir daudz foršāk nekā kaut ko trojņiki, tur kaut full entitīti un vēl visādi sūds. Tāpēc jā, šitais ir vislabākais variants. Hidroskandāšu var uztaisīt gan pašu trubu, gan nopirkt šitās skrūvis, visas šaibas un visu smuki saskrūvēt.
Un jā, pa lielam pieskrūvē pie vanas trubas un pie turbīnas un gatavs. Nu tā eļļošana arī ir pieskrūvēta. Redz, kur parādīšu, kā izskatās tie. Tā. Redz, kur gan jau kā. Kur šādi sanāk tur izskatās. Un smuka šitā aiziet. Tā eļļas truba pa lielam viņa varēja varbūt tās bišķi īsāk ņemt, bet paņēma ar rezervi. Vai smuka būs jāpiestiprina. Un jā, jāiemet spols. Un jā, pa lielam trauslins jānopērk. Lītās jau jā, varēs beidzot darbināt. Tā, kur spolītes saliku. Viņas izņēma no oriģinālā plasmasiņā ārā, lai vadi ir maksimāli tuvāk, lai ir maksimāli tālu no downpipe. Vēl ielika kur šī tādā, kas ir domāts priekš trubām, lai nekarst. Šitā pievilku. Un tad jau tagad metināšu downpipe, ceram, kas tur viss smuki sanāks, kā te visur vieta ir. Aķīšu vietai izgriez kur šī tāda gabala ārā, lai varētu smuki downpipes aiziet. Un jā, tad jāsāk te metināt maksimāli tālāk no spolēm, tuvāk pie glāzes, bet jārēķinās ar to, ka iekšā glāzē pašā nodegs gan jau viss tas skleiskums, ko mēs te pūtām, bet ir arī upurši tam visam, bet neko darīt. Jā. Nu tā sāku metināt downpipe, pieķēru jau pirmo gabaliņu. Doma ir tāda, ka ir vēl viens gabals, un šeit tu taisno 90 uz leju, un pa lielam viss būtu čotka. Apakšā gofriņi iemetinātu, un tad jau tālāk viss izklūti metinātu. Tā downpipe esmu šeit saķērs no augšpuses. Tas šādi, kur gofriņa, tālāk aizies visu uz leju, bet pagaidām skats ir šī tāds. Manuprāt, ļoti labi, diezgan tālu no spolēm, kas ir pluss. Un jā, izstās arī klīti, ir viss forši, diezgan tālu no glāzes. Ir šķirbiņas, ka vēl termolentīti būs. Un jā, pagaidām tā jāceļ ir augšā, jāmetina turpinājums. Esmu ticis šī tik tālu, plus-mīnus. Tad es pieslīpēt, protams. Te ir pagaidām saķerts. Spūtais kur ir šāda. Salīdzinoši, maksimāli cik augstu varēja, tik arī ir. Lielam ir varbūt minimāli zemāks nekā longerons. Un tad atkal aiziet uz augšu. Bet šeit tālāk es metināšu, kad dabūšu bunduli no šusta. Viņš man te galiņi metina uz leju tādu smuku. Un jā. Tad es varēšu metināt šeit tālāk, šitā viss forši. Bet pagaidām ir šādi. Downpipes, kur šeit ir šādi. Tur ir gofriņa, bībens, lai var forši noņemt izpūtēji. Un jā, kaut kā tā pagaidām pa lielam skrūvēšu nost. Apmetināšu tas, kas ir tagad saķerts. Un tad, kad dabūšu izpūtēju bunduli, tad turpināšu tālāk visu metināt. Bet pagaidām ir šādi. Diezgan tā truba ir resna. Un viņa tā grūti dabūt maksimāli augstu. Šeit jau arī vajag būt kaut kādai spraugai, no kārbas tiltiņa. Tā kā jā, diezgan sarežģīti. Jāuztais vēl kaut kāds kronšteins, es pieļauju, pret kārbu, vai arī kaut kur šeit, vai arī te, lai to downpipe nelauž nost, sanāk tas izpūtais, to gofru nerauj. Un jā, pagaidām ir šādi, manuprāt, diezgan smuki. Te vēl piegriezīsies, šitās vietiņas piemetināsies, un tad viss būs skaisti. Tā ieslēgšanās, no garaša iedomājieties. Esam interkārs. Un es beidzot dabūju sprausliņu.
degvielas sūkni, beigās likšu citu, kas ir foršāks. Tā Volbrau kopija, karoči interkārā varēja nopirtaisies vaļā. Šitāds maziņš, forši bākā ielīdīs, nebūs tas Bosch 440, karoči jāgriež, kas teikt uz daudz labāk. Trubiņas, eļļa, kas jāpielaiž tur pasūnātājiem. Un tad pa lielam drīz beidzot jau būs pirmais starts. Jā, jābrauc ir uz boksu, jāskrūvē viss virsū un jāliek kopā. Nu tā ieslēgšanās, karoči, no garažas. Tātad, jā, kaut ko jau es palicis, downpipiņu uzliku, reku smuki visu ietinu. Manuprāt, izstāsts vienkārši seks. Tā, ansondīt ieskrūvēt. Kārt ar ventilāciju šeit. Paša kečkeni man pagaidām nav, bet šļaukas rekur ir izmestas. Rekur pašas manas spraustiņas, 850 tās dekas. Iemetīs viņas iekšā, degvielas rampiņu. Kā jā, to saskrūvēs. Apakšā degvielas filtrs jāpieskrūvē ir. To visu saskrūvēšu. Ko vēl es izdarīšu? Eļošanās truba rekur ir turbīnei, atlajošā. Viss smuki ielikt ar termošu puņu. Kā jā, tas ir izdarīts. Un. Jā, jau tuvojamies tam startam beidzot. Tā kā jā, turpināšu likt visu smuki kopā un uzfilmēšu vēl kaut ko, ko es tur esmu sadarījis tāpat drusciņai. Tā, degvielas rampa ir virsū sprauslām, tad vajadzēšu tādu dzelzīšus uztaisīt, jo M52 rampa nedara virsū M50 kolektoram, un tur kronfēniņus vajadzēja nogriezt, kā šitam ir šādi te pieskrūvēts. Uzlika klāšu atsēt, tur ķīnas, bet neko darīt, naudas nav, krūtākai. Kā jā, karti ar ventilācijas trubas, tā viss ir čotka, pa lielam un pa mazam. Būs jāceļ augšā, degvielas filtrs jāpiemeistaro, jāsliek šļaukas. Un tad jau Jānis Patmalnieks ir jāgaida studijā, kurš šitien te burum ar savām rociņām. Vadiņi visi kopā. Un tad ir first start. Tā, ieslēgšanās vēl vienreiz. Tātad pa degvielas sūkņiem kādu es sev likšu. Tad plānā man bija uzlikt rekur šitā, tā ir Bosch 440 kopija pa lielam, 380 litru stundā ķipa. Un jā. No sākuma bija doma likt šitā. Problēma mēs esam izdarījuši tā. Nogriezuši to apakšiņu nost, iegremdējuši viņu iekšā un šeit vienkārši tāds neliels tornīts, lai uzskraustu trubiņu virsū. Bet, pirms jā, sapratām to, ka tā nav baigi labā štela un izdomāju, ka jānopērk ir Volbrau kopija, kas ir Turboworks kopija, nezinu, tā ir kopija oriģināls. Tas ir ar brušlas motoriņu, 255 litri sanāk stundā. Šāds, viņi foršāk bākā būs pirmkārt ielikt, kur viņš ir daudz mazāks. Tas ir viens. Tālāk forši varēs arī rekur sietiņu uzlikt, kas nāk komplektā. Un arī vada štekers, viss tur ir komplektā. Varēs smuki visu salikt. Šajā gadījumā ir te pārēji jātais, šitā apakš jāgriež nost. Bet nākotnē, jebkurā gadījumā, gan jau es taisīšu torni bagažniekā, un tad šito varēs izmantot priekš tā torņa. Un vienkārši jā, lielam šis interkārā maksāja 50 eiro, un šito es sūtīju eBay vai Aļikā, neatceros, kaut 60 vai 70 eiro. Bet tas ir, atstāsim to sūkni nākotnē, kad, jā, ja būs problēmas ar kaut kādu degvielas atliešanu vai kaut ko tādu, tad es metīšu iekšā to sūkni ārējo vienkārši. Soul making, sound shaking, earth quaking, change. Tā sūknis ir salikts, šādi viņš smuki sanāk ielīd iekšā. No vecā sūkņa, kas ir oriģinālais, vajadzēja korpusiņu paņemt un rekur hamutiņu forši, tā viņi var ievilkt iekšā. Un smuki viss der stoka vietās un nav nekas jāčakarējās, kā viņas viņu likt šo sūkni.
ar vadiem arī Janka ir sācis ņemties. Varbūt tās būs tas pirmais starts drīzumā. Tā kā jā, viss iet uz priekšu. Degvieliņu nopirkt 98. benzīniņš, iemetīsim bākā, ieliesim, un tad jau paliek vada, un tad jau varbūt pirmais šķīliens. Nu tā, uzmest ir vada pagaidām tā, lai var piedarbināt. Jā, rači izstās tāds neliels bardacīņš visur. Lielam patmolēs palītās failu iemetīs iekšā. Uzkačāsim eļļu, un tad jau mēģinās to pirmo dzīvību dabūt ārā no tā motora. Tā kā jā, skatīsies, kas tur sanāks vispār. Un tā būs pirmais starts tulītās. Jāskatās, vai eļļa neticēs. Tā, gatavs. Nu, davai. Nelaic. Nu, davai. It kā jā, nekas nekur neticēja. Tik tālu viss labi, jā? Jā. Pizd... Baigi daudz gaisa rādīt. Nu ko, pirmais starts bija. It kā eļļa nekur netek. Nu, cik te mēs te padarbinājām, bet nu pagaidām it kā viss čotka. It kā. Bet nu, skatīsies. Saliks visu līdz galam, un tad jau varēs padarbināt ilgāk. Nu tā, esam atpakaļ pie E36 pēc pirmā starta, ir pagājušas pāris dienas. Re, kur ir mana paipa. Tātad re, kur iemetināts flancīts priekš sensoru, trubiņu priekš brīvgais regulātoru. Tālāk sametināts paipas, kas ieši sanāk šitajā pusē no turbiņas uz kuleri. Sākam bija doma likt silikonu savienojumu, bet tad pat man liekas teica, ka šitien baigi sūdīgi uz šitā līkuma un labāk ir sametināt, jo sanāk slīdēs tas visu laiku silikons nost. Un jā, pa lielam šito var likt skrūvēt virsū šeit. Tālāk ir jānoņem viss šitais, jāliek visi silikona trubām. Un tad jau es varēšu beidzot nomērīt šitajā vietā, kad būs paips un aizies uz šejienu. Tālāk es vēl tāds jauns, pa lielam nekad diži nav pamainījies. Filtriņi es nopirku KN, viņš tur knapi ielien reku samītīts. Bet nu jā, ķeršos pie bumperu noņemšanas un skrūvēšu klāt tos paipus. Nu tā, šis paips ir virsū. Šāds. Un re, kur ir tas paips, re, kur ieliek jau iekšā, sanāk pašu sensoru. Re, kur. Un vajag izlikt reku caurumiņas, ietīt vītnīti. Un tad arī šito varēs skrūvēt forši klāt beidzot. Nu tā, sensors re, kur iekšā ir neliela ķibeli sanāk. Vajadzēs garo paipiņu sanāk, lai tas viss bija šītiņi. Nu, pa lielam stāv šitādā pozīcijā, jo re, kur lai drosa, lai garām aiziet. Jo re, kur ir brīvgaitas regulātora truba. Re, kur viņi varēja redzēt tikai nogriezt īsāk. Un viņi forši uzspraudīsies vienkārši ideāli pa lielam. Un jā, tagad vajadzētu saprast, kādu līku man vajadzēs šitajā vietā. Es ticamāk, ka jāgriež nošķitais gals. Un tad 45 uz leju. Un šeit man būs sanāk tā 90 grādīgā caurula 76. Un jā, tagad vajag saprast, tad jebkurā gadījumā vajag šitādu garo 90, kuram ir garāks šitais gals. Lielam un 45, es pieļauju. Nu, es tagad te griezīšu no to paipu pa druskai, lai saprastu, cik man vajag viņu karoči garu. Jā, sensors kaut kā šitā, smuki viss pielikās, un jā, kā vajadzētu būt labi. Izmantoju atkal šās ķīnas skrūvītes, kā bišku simpātiskāk. Vēl viena lieta, ko man uzmitināja, ir rekur, bunduls bija nopirkt, un rekur šitādu galiņu uz leju šādu, kā turbačiem, daudziem. Lielam būs smuki, tā. Izplūdes arī varēšu beidzot pabeigt metināt.
Lielam uz hidroskandu jāizbrauc, jānopērk silikona trubas, jāpārtais eļošanās truba, izpūtais jāuzmetina un tad jau pa lielam stends, jā, kaut kā tā. Nu tā, izpūtēji arī esmu uzmetinājis. Šādi skaisti pa lielam šeit ietiņ termoventā. Tā pa lielam viņi varēs skrūvēt klāt un būs smuki aizies šitā izpūtējiņš, vai tur šitāda galiņa uz leju. Uzfilmēšu pēc tam, kad viņš ir virsū. Pa lielam man ļoti patīk, jā, protams, nav ar tīgu metināts. Pusautomātu sametināju, noslīpēju šuvas, bet, nu, tāpadās, manuprāt, skaisti un diezgan forši un viss tur forši dara un nekur nekas nesitās un diezgan tālu no pašas bākas pa lielam. Pa lielam man ļoti patīk, kā sanāca, ļoti skaisti izskatās. Nu tā izpūtēs, kur šādi izskatās. Un iekš tā smuki. Un rekur šeit tā izskatās. Uztaisīju rekur vēl tādu kronštēniņu, pret bloku vienīgi, bet nu tā, lai netirināts izpūtais baigi un uz to gofru nav tik liela slodze. Bet nu jā, šādi rekur kopumā izskatās. Manuprāt, diezgan smuki. Šeit visur forši atstarpīti ir. Un šeit arī rekur ir atstarpīti. Un varbūt vēl uz pašas bākas uzlīmēšu to tā kā folijas, līmējumu tādu speciālo. Kas vēl tāds? Lielam jānolaiž lejā, jātestē skaņa. Rekur šitādas hamutas uzliku vēl paipiem. Otrai pusītei arī. Tagad sākšu mērīt rekur šito paipu šeit. Nu tā žurka ir ārā. Rekur. Tālītās ievērtēsim mašīnas skaņu. Manuprāt, gan labi. Viss GoPro netīrs. Tātad gatavošanās stendam šobrīd. Kā kārtējo reizi pagājušas pāris dienas, bet ir diezgan daudz, kas sadarīts. Tātad ir visi paipi smuki salikti, rekur, visi savilcējami, skaisti forši. Šeit, rekur, viss čotki salikts. Ir izbraukts aplīts, tur es gan jau ielikšu video no telefona, man tur čoms uzfilmē. Bet pa lielam, jā, salinīts, viss ir salikts, tikai nav karta ar ventilāciju un vada, bet šodien es ar šo mašīnu braukšu līdz Jankam. Viņš tur viss sadarīs, un tad jau nākamajā dienā, nu tas gan jau būs jums nākamajā video, būs stends. Pa lielam, kas man šodien ir jāizdara? Jānomaina ir eļļa, jāizlai no raģika, no visurienes, to es esmu pabraukājis, padarbinājis to mašīnu. Jānolai eļļa, jānomaina filtrs, jāielai svaiga eļļa. Un došos uz savirs, un pēc savirs došos pie Jankas, lai Janka man visu sadara. Tā žurka ir augšā. Rekur ir eļas noplūda pirmā. Jā, viens krūvi nolauka, bet rekur ir eļas noplūdīta. Vēl lika jauna blīva, vēl bija hermētiķis mērējis viņai virsū, jo tur tas karters bija oksidējies tāds ar grubulīšiem. Tā kā jā, karters arī būs kaut kad jārauj nost, jo eļas noplūdes man nepatīk. Tā kā jā, liešu nost eļu, tīrā traukā, pēc tam ieliešu viņu kompaktā. Nu tā, noskrūvēju šeit visu. Šādi izskatās iekšā. Nu, ko es tur redzēsiet, baigi jau neko. Bet, nu jā, izskrūvēju kaut kādu mazu spīgulīšu ir. Pašā filtra arī kaut kādu gruzīšu. Kaut kāds metāla, varbūt skaidiņas arī. Bet, nu, pa lielam bloks pēc apstrādes galva un daudz jaunas tur detaļas. It kā centos izmazgāt visu, bet, nu, protams, kaut kas tur ir arī. Tālāk, rekur jauns filtriņš, KN. Ies iekšā un reku. Šī tāda eļiņa ieliešu tagad uz stendu un pēc stenda viņa atkal liešu nost un liešu iekšā kaut līkvīmu oliju. Tāpēc, ka uz stendu tā eļa tāpat pārkarsīs un viņam vajadzēs pa lielam
liet ārā un liet atkal iekšā jaunu. Tā kā jāielies kaut kādu šitādu pagaidām lēto. Nu tā eļļiņa ir ielieta, pa lielam pārbaudīšu līmeni, jautni virsū rekus liekšņi uzliks, abas divas jādzen ārā, jāmet virsū bumpers, jāsēdina blakus princes un ko? Dosies uz savirs pusi. O tā. Ko, karoči, mašīna ir pa lielam gatava. Bufers ir virsū. Kopskas rekur šidās. Pa lielam. Ko, tagad brauksim mēs uz savirzi un tad jau vedu pie Jankas mašīna pa lielam. Un tad jau ir stenda video. Tā kā, jā. Komentējiet, laiks un peace!